Ziemas riepu likumīgā sezona beigsies 1. martā. Taču kas zina, kad šis arktiskais pārbaudījums beidzot tiešām pāries pavasarī? Kamēr ceļi vēl arvien ir slideni, ir vērts tuvāk aplūkot savas ziemas riepas. Daudzi no mums ir sākuši ziemas sezonu ar riepu atlikumu apmēram ap 6 mm, respektīvi rudenī riepai bija 6 mm. Ja tā bija, tad noteikti šobrīd ir jāpārliecinās, vai tai riepai jau nav zem 4 mm, kas ir tā kā maksimāli zemākais pieļaujamais riepas protektora dziļums. Visprecīzāk protektoru dziļumu var pārbaudīt ar mikrometru. Bet ko darīt, ja tāda nav? Viens no variantiem ir meklēt uz riepas atzīmī, kur ir atzīmēti šie 4 mm. Otrais variants ir centēvu metodē ar 2 eiro, jo šī maliņa ir tieši 4 mm, un tad mēs varam mērīt, vai riepa jau nav tā kā zem šīs maliņas. Oskara demonstrētā riepa acīm redzami nodilusi nevienādi. Konkrēti šajā gadījumā var redzēt, ka šeit ir gan nepareiza mašīnai ir savirze, gan arī ir grēkots ar riepas spiedienu. Šai riepai atzīme jau ir pie tiem 4 mm sānu maliņā, bet vidū jau noteikti ir zem šiem 4 pieļaujamiem milimetriem. Tas mērāmais apgabals riepai ir 2/4, atskaitot no sānu malām pa 1/4. Respektīvi šajā vidiņā ir jāveic mērījums. Tehniskai apskatai mēra arī tieši šajā vidusdaļā, jo to nosaka ministru kabineta noteikumi, un mērījumi tiek veikti šeit. Pat ja apskata vēl ir tālu, ar nobrauktām riepām satiksmē labāk tomēr nerādīties. Ja ar šādām riepām jūs apturēs uz ceļa un veiks riepu pārbaudi, noteikti šķirsieties no tehniskās apskates vai pat no numurzīmēm. Tas ir viens, kas ir, manuprāt, mazsvarīgākais. Otrais svarīgākais, protams, ir drošība. Šādām riepām ziemā pārvietoties ir ļoti, ļoti nedroši. Bet varbūt līdz atkusnim tomēr izvilksim. Labāk jau nē. Tad, kad sniegi sāks kust, būs vēl sliktāk, jo sāks veidoties vairāk ledus tur, kur šobrīd ir sniegs. Un tad ar šīm riepām vispār būs neiespējami pat pārvietoties pa tādu ceļu. Tik nodilusi riepa praktiski nespēja izspiest sniega putru un ūdeni, kas atkusnī sakrājas uz ceļa. Bet varbūt pietiek ar 2 jaunām riepām. Tā taču būtu lētāk. Tā ir standarta situācija, kad kāda priekšējā aspiņas ir nodilusi vairāk nekā aizmugurējā. Tas saistīts ar smagu kāju. 2 riepas var likt mašīnai, bet visi riepu ražotāji un arī drošības eksperti rekomendēja šīs riepas jaunās likt uz aizmugurēju asi, neatkarīgi no auto piedziņas tipa. Kāpēc tad tā? Notiek kaut kāda strauja bremzēšana, aizmugurējā ass atslogojas, un ja tur ir sliktas riepas, tad tā, aizmugurē var norauties un sākt slīdēt. Un bieži gadās, kad aizmugurē apsteidz priekšu. Oskars Krampāns iesaka pārmērīt protektora dziļumu arī vēl tīri braucamām riepām, nepaļauties uz acu mēru. Vizuālais iespējas var būt mānīgs, jo šī riepa izskatās tiešām braukt, bet reāli pamērot šeit sanāk 5,5 mm. Tālākais šādas riepas liktenis atkarīgs no paredzamā nobraukuma. Viss atkarīgs no braukšanas paradumiem, no nobrauktās kilometrāžas. Ja tur tiek nobraukti mēnesī 1000 km, gan jau ko pietiks vēl 2 sezonām. Bet ja tiek braukts intensīvi katru dienu, tad ir jāpārliecinās par protektoru dziļumu. Riepu protektora dziļumu vēlams pārbaudīt reizi 2 mēnešos. Izmantojot īpašas atzīmes uz pašām riepām, nodiluma kritisko robežu var noteikt arī bez jebkādiem mērinstrumentiem. Tikai jāzina, kur skatīties. Viena atzīme ir par 1,6 mm, kas mums ziemām neder, un otrs ir par 4 mm. Un, lai pārliecinātos, ka tas ir īstais tie 4 mm, jāmēģina atrast riepas malā maza sniegpārsliņā ar 3 stūrīti apkārt vai kaut ko tam līdzīgu. Un tur tad arī attiecīgi uz protektoru daļas meklēt īsto atzīmi. Ja tā atzīme ir nedaudz zemāk par riepas protektoru, ir ok. Tiklīdz viņa ir vienā līmenī, tā vairs nav ok.